Labdien! Kuldīgai 2024. gads ir iesācies ļoti veiksmīgi. Un pirmo reizi Kuldīgas vēsturē mums ir bronzas medaļas telpu futbolā. Un pateicoties FC Nikers komandai, mums šodien ir lieliski iespēja arī izjautāt galvenos šī sasnieguma vaininieks. Un mēs interviju iesāksim ar FC Nikers galveno treneru Vitāliju Voskānu. Saki, Vitālij, mēs zinām, ka tu nāc no Latgales. Cik viegli vai grūti bija vispār iedzīvoties Kurzemē, un vai tev tas ir izdevies? Ļoti patīkami, ka kuldzetnieki jau mani atpazīst, sveicinās, ja, novēl to uzvaru nākamajā spēlē. Ja. Tas ļoti patīkami. Bet pats galvenais, ka man šeit Kuldīgā komforti dzīvot. Un pats galvenais, ka manu darbu šeit cienu. Ja, un ja būs apstākļi, gribētos to darbu tālāk turpināt Kuldīgā. Uz Kuldīgas labu, ja. Varbūt kādi bija tie galvenie atslēgas momenti šajā sezonā? Un vai sezonas gaitā jau trenerim bija pārliecība, ka šo sezonu varam izcīnīt arī medaļas, kad komanda ir tam gatava? Kā to vērtē? Pats galvenais tā bija pirmssezonas komandas komplektēšana. Viss sākas no turienes. Ja? Runājot par to komandu, kura bija pagājušas sezonās, un šī sezona ir lielas izmaiņas bija, ja? Kaut kur mainījies 80%. Ja? Bija man saruna ar katru, treneriem bija saruna ar katru spēlētāju, kas spēlē pagājušu sezonu. Ja? Tur vairāk mums bija pieraduši tādi spēlētāji, kuriem jau 30 un vairāk gadu, jā, saprotams, ka tur spēlētāji jau ar ģimenēm, ir savi bērni, tur darbs un tā tālāk. To mēs visu aprunājam ar katru, nevar viņš trenēties. Tāpēc, ka mēs sapratam, ka, lai cīnītos ar virslīgas komandām, vajag trenēties, nopietni trenēties, ja? Un tam tērēt daudz laika. Ja? Godīgi daži spēlētāji atbildēja, jā, un mēs vienojamies, ka varbūt un nevajag tālāk. Ja? Bet pats galvenais bija man akcents uz jauniešiem. Ja, kuri vēl varbūt mācās, nav viņam tādas atbildes pret ģimeni vēl, ja, kuriem vairāk varbūt laika, kuri var apmeklēt tos treniņus. Ne tā daudz mums viņi ir, ja, lai būtu labs treniņš process. Arī tiem jauniešiem viņam ir tās teiksim, vairāk motivācijas, ja? Tik tā pašā izlasē, kur šodien strādā Vasko Vujovičs, kurš atjauno to komandu, kurš skatās jaunu spēlētājus. Tie jaunie mūsu spēlētāji saprot, ka tur var tikt, un tā mums bija uzaicināti 1-2 spēlētāji. Arī tā paša motivācija parādīt sevi pirmām 2 profesionāļu Rīgas komandām, ja, varbūt tikt tur. Un tas un notika, ja, jau ir mums spēlētāji, uz kuriem tie klubi FC Rīga un RFS jau pieskatīja mūsu spēlētājus, un ir jau kaut kādi tur uzaicinājumi, ja. Tas bija pats galvenais, atjaunot komandu, un lai mums būtu tāds treniņu process
pilns treniņu process, kur mums būs visi spēlētāji un ar vienu mērķi. Tas ir pats galvenais, ar vienu mērķi. Paskatoties uz sākuma čempionātu, un sākumā mēs redzējām, visiem bija redzams, ka tur ir 2 top klubi, kur tur līdzīgi ar viņu nevar spēlēt, vienā līmenī. Bija skaidrs, ka tā ir trešā vieta, par kuru var pacīnīties. Un mēs paskatījāmies, kur pēc pirmā apļa regulāras čempionāta, ka tur 3-4 komandas, kur var tur pacīnīties par to vietu, trešo vietu. Paspēlēt spēles un izspēlēt to, varbūt tas, kur mēs jūtam, ka mēs varam būt šitā trīnieki, četrnieki, kas var pacīnīties par to spēli. Tas bija, ka mēs varbūt uzvarējām to Nīcas komandu, Kurzemes derbijā. Pagājušajā gados sezonos mums tas neiznāca, bija zaudējumi, bet šeit mēs izcīnējām uzvaru, un mums bija tāda pārliecinošais moments, kur mēs sapratām, ka mēs to varam darīt. Un pagājušajā sezonā Nīca spēlē par to trešo vietu, tur tā sērija zaudēja, saņem to 4. vietu. Mēs sapratām, ka mēs varam izdarīt to pašu. Un mums bija tas mērķis. Mēs pie tā mērķa savā darbojamies treniņos, un ļoti patīkami, ka spēlēs bija ļoti redzams to, ko mēs darām treniņos. Tas ir pats galvenais. Un spēlētāji to paši redzēja, un treniņos viņam bija ļoti laba pašatdeve. Un bija tas komandas gars, komandas tāds vienīgais mērķis, bija redzams acīs, ka viņi to grib sasniegt. Un tas ir pats galvenais. Telpu futbols, tas ir komandas sporta veids. Un, šeit izveidojas ļoti laba komanda ar vienu mērķi, šeit viss var būt. Paldies! Un tad jautājums, cik viegli vai grūti un kādas ir tās galvenās nianses pārējot spēlētājiem? Kā mēs zinām, ļoti daudz jaunieši spēlē lielo futbolu. Arī šajā sezonā pievienojās tieši FC Nikers komandai vairāk spēlētāji, cik es saprotu, kas iepriekš vairāk darbojās klasiskajā futbolā. Un kādas varbūt ir tās galvenās nianses vai tās grūtības, kas ir pielāgoties telpu futbolam, un kādas ir tās galvenās atšķirības? Vai tas ir sarežģīti, vai tas nav tik sarežģīti jauniem spēlētājiem? Tur viss, pats galvenais, lai tie būtu pirmais, lai spēlētājiem būtu tas bērnu jaunietnies futbola pamati. Viņš agrāk no bērnības jau trenēs to futbolu, lai viņam būtu tie pamati, to bumbu saņemt, atdot un tā tālāk. Un otrais moments, tas ir, kā spēlētājiem analizators ir. Es visu laiku teicu, kā zināt spēlētāja līmeni, kā saprast, kāds viņam līmenis. Spēlētājs saprot treneri no pirmās reizes, viņam ļoti ir augsts līmenis. Otram, varbūt trešam, vai 2, 3, 4 reizes pateikt, ka viņš izpildā tur drusiņu vēlāk, bet kas no pirmās reizes, tiem līmeņi. Un mums tādi spēlētāji šodien bija. Un tev ir tas analizators, ir tā ātrā domāšana arī, un tu no futbola, tas tev telpu futbolā ļoti tev būs vienkārši to pāriet uz to telpu futbolu, Tāpēc, ka telpu futbolā ļoti daudz taktikas, šeit vajag vairāk domāt, un tev viss labi ar šito vietu, viss tev būs labi kārtībā, un kājās tev viss ir tā bērnu jaunatnes skola, viss būs labi. Tātad no treneris saprot, principā jaunajiem arī kuldīgas futbolistiem, kas pašlaik vēl ir, kuriem viss vēl priekšā ir arī iespēja un nākotnē ar domu
par iekļūšanu arī FC Nikars komandā, ja pašiem ir vēlme un vēlēšanās un galvenais strādāt pie domāšanas, tad ir iespēja arī pieslēgties lielajai komandai kaut kad nākotnē. Tāds varētu būt viens no galvenajiem mērķiem. Bet vēl svarīgs jautājums Vitālijam, kā tu vērtē telpu futbola virslīgas kopumā līmeni un cik labi vai slikti ir, kad ir divas izteikti stiprākas komandas ar milzīgiem budžetiem un pārējās komandas varbūt pašlaik šajā brīdī nav tik konkurētspējīgas, jo ir mazāk leģionāri, līdz ar to arī spēlētāji ir jaunāki un tu jau pats labāk pastāstīsi, bet kā tu vērtē to situāciju? Tas ir labi vai slikti vai kopumā kāds ir virslīgas līmenis? Pašreiz. Šeit ir plusi un mīnusi. Jā. Mans viedoklis, ka šeit uz šo brīdi vairāk plusu. Mums no sākuma, lai vispār ideāli, lai būtu vairāk, viss sākās no turienes, jā, piramīda sākās no šejienes. Jā. Tur, kur ir bērnu jaunatnes skolas, konkrēti telpa futbola jaunatnes skola. Kā man bija Rēzeknē, jā. Tie tieši telpu futbola paņēmieni jau no bērnības, jā, lai būtu tie tieši nepaņemti no futbola spēlētāji, bet no viņi jau ar telpu futbolu nodarbījos telpu futbolu viņam jau no bērniem. Tas ir pats galvenais, tas pirmais moments. Ja? Lai tā piramīda būtu un lai tie būtu jaunas bērnu skolas, telpu futbola skolas, ja? Tā jābūt motivācija. Ja? Kādai jābūt motivācija klubiem, ja tā, tad to sāk darbu? Lai būtu vispār parādīt to telpu futbola līmeni valstī. Un kad atnāca līdzjutēji un tie paši līdzjutēji, kuri skatās pa televizoru, ja, tos mačus, kad tur spēlē pasaules līmeņa spēlētāji un ļoti laba līmeņa spēlēt, kā tagad mēs skatāmies to fināla sēriju. Arēna Rīgā. Tas ir uz ko paskatīties. Ja? Un to vajag parādīt no sākuma, ja? Ka ir tā sporta veids popularizējuši, izdarīt pa lielam, ja? Latvijā vajag no sākuma. Un tad būs tā motivācija tiem pašiem klubiem, varbūt un futbola klubiem, sākt to darbu arī paralēli ar telpu futbolu. Ja? Un tas pats telpu futbols, viņš ļoti palīdz tam pašam futbolam, ja? Tur struktūrās, kur paralēli iet telpu futbols un futbols vienā klubā, tur spēlētāji līdz 14 gadiem tur telpfutbolu, trenē telpu futbolu, bez tam, ja viņam ir izvēle iet uz futbolu, viņš iet uz futbolu, tāpat no futbola iet uz telpu futbolu, kam nesanās varbūt futbolā. Tas ir ļoti pozitīvs moments, kur tur var viss balansēties. Un man tas bija pats galvenais mērķis manā darbā Rēzeknē ar manu telpu futbola skolu, ja? Lai būtu šitas kopīgais darbs. Ja? Un es uzredzu, ka uz šodien ja? Varbūt tie spēlētāji, ja viņi ar lielu to vārdu skaņu, ja, to vārdu atbrauca pie mums. Jā, viņi drusciņi jau vecāki tādi, ja, kuri tā, teiksim, veterāni, telpu futbola veterāni, ja, bet spēlē labā līmenī. Ja, un mūsu līmenī viņi šodien ļoti labi izskatās, ja, un viņi tā pagarina varbūt savu karjeru, ja, Latvijā. Tas ir ļoti labi. Jā, šeit varbūt mazāk spēlē vietējie spēlētāji tajos klubos, bet ir risinājumi. Šeit varbūt var taisīt tos pašus varu klubus uz citiem klubiem, kā tas pats Salaspils, kur ir blakus Rīgai, jā, tie, kas netiek tur spēlēt, tur šitās divās komandās vietējie spēlētāji var saņemt to praktiku, spēlēs praktiku, viņi var spēlēt Salaspils komandā, jā, ja tas klubs palīdz tam pašam Salaspilim, jā, varbūt uz bāzes cita kluba, varbūt uz Kuldīgas kluba arī to var izdarīt, jā. Tāpēc, ka mums no Rīgas arī atbrauc mūsu spēlētāji, kuri strādā Rīgā, jā,
tāpat varu atbraukt spēlētāji no citiem klubiem, no Rīgas klubiem, kuri var spēlēt pie mums, ja, un saņemt to praksi virslīgas spēles mūsu laukumā, mūsu komanda, ja, un pēc tam spēlēt par savu komandu. Jautājums trenerim. Kā jūs izjutāt šajā sezonā mājas spēļu priekšrocības, vai tādas bija, un ko jūs varētu teikt par vietējiem skatītājiem, vai tie jums palīdzēja, vai varētu būt vēl aktīvāki? Man liekas, no malas, kā skatītājiem, līdzjutējiem bija ļoti labi, varam vēl labāk. Kā treneris vērtē, jums palīdzēja mājas spēles šogad šajā sezonā? Ļoti palīdzēja, jā, un mums ļoti izveidojas ļoti laba fanu komanda, ļoti plaša komanda, jā, kura jau organizēti prot to darīt visu tribīnēs, un patīkami to redzēt. Un ne tikai mēs tā runa iet par mūsu mājas spēlēm, jā, kur mums pilnas tribīnes, tas ir ļoti patīkami. Paldies arī Zīgim, kas to visu organizē, visu to dara, palīdz tam fanklubam. Un ļoti patīkami, ka tas fanu klubs braukā ar mums uz izbraukšanu spēlē. Mēs jūtam viņus tur arī, un viņi mums palīdzē arī mūsu izšķirošās spēlēs tur, arēnā Rīgā. Ļoti skaisti viss tas izskatījies, mēs jūtam sevi kā mājās, ja? Tā pašā izšķirošā spēlē Jēkabpilī, tas bija ļoti forši. Paldies viņam, liels paldies, un to jāturpina obligāti. Super, paldies faniem par atbalstu šajā sezonā, arī pievienojos, tiešām bijāt skaļi, lieliski. Un tad noslēdzošais jautājums no manas puses trenerim. Vēl nav līdz šim jums savā treneru karjerā izdevies izcīnīt čempionu titulu ar kādu no komandām. Vai jūs to saredzat kā nākamo mērķi, un vai tas varētu būt FC Nikers vadot? Nu, es esmu optimists, un arī realists, ja, teiksim tā. Lai spēlētu vienā līmenī ar šitām komandām kā Rīgas komandas, jā, šeit jābūt labam budžetam, jā, teiksim, godīgi, jā. Šeit jābūt labam sponsoram, un es izmantošu šo momentu, jā, lūdzu, aicinu, kam tas interesanti, jā, kas var palīdzēt mūsu komandai, jā, un mēs varam mērķus jau pacelt augstāk drusti, jā, un spēlēt kaut kur jau ar pirmo pāri, jā. Šeit jau redzams, ka būs vēl trešā komanda nākam sezonu, kur būs arī ar labu atbalstu, kur netiek tie vietējie spēlētāji, kuri spēlēs jau varbūt Salaspils komandā, varbūt kaut citā komandā, jā. Un tā trešā vieta tur dabūt arī būs ļoti grūti. Un to saglabāt tuvākajos gados ļoti grūti būs, ja? Vai izcīnīt. Ja? Bet mērķis būs. Mērķis, jā, tam jābūt obligāti, tad nevajag iziet uz laukumu, ja nav mērķi, ja nav uzdevumu. Redzu tā to situāciju, ja? Ka mērķi var iestādināt, jā, es gribētu arī tur paspēlēt un augstāk, un dabūt visi spēlētāji arī grib saņemt sudraba medaļas, jā, zelta medaļas, skatāmies uz to tā realistiski, jā. Milzīgs paldies trenerim par sasniegto šajā sezonā, un aicinām atbalstītājus pievienoties FC Nikers komandai, komūnai, un kļūt par vieniem no atbalstītājiem, līdz ar to mums Kuldīgas klubu spēcināt un jau izvirzīt jaunas mērķis. Paldies trenerim un lai tikpat veiksmīgi nākamā sezona. Paldies.